Mani sauc Maksims Nagibins, es nodarbojos ar triatlonu. Triatlons sastāv no peldēšanas, riteņbraukšanas un skriešanas. Gatavošanās Latvijas čempionātam Liepājā man ir īpaši pārbaudījums, jo sacensības norisinās olimpiskā distancē, kura prasīga no sportistiem. Kopā ar treneri Anatoliju Kazlovu mēs izstrādājam speciālu programmu, lai sagatavoties olimpiskajai distancei Liepājā. Peldēšanā mēs pievēršam uzmanību vairāk uz izturību, un nedēļā mums sanāk aptuveni apjoms 20 km. Riteņbraukšana nedēļā mums sanāca 500 km, un par skriešanu tagad sākam arī strādāt stadionā. Vairāk mēs pievēršam uzmanību uz speciālu izturību, kā arī uz ātrumu izturību. Es ļoti ceru jūs redzat 14. jūlijā Latvijas čempionātā triatlona, jo tas būs ļoti neaizmirstams pasākums.